Jānāk vairāk iemeslu dēļ, protams. Pirmais, mūsu šī gada festivāla tēma ir brīnumzeme. Un viņa atšķirās no iepriekšējām tēmām. Tas ir viens punkts. Otrs punkts, ka katru reizi, katru gadu no jauna mēs ieraugam šo ledus mākslu. Mēs neesam un nekad arī neredzēsim vienu un to pašu mākslu divreiz ledus. Protams, trešais punkts ir tāpēc, ka šeit būs pasākums, kas ir visai ģimenei. Gan bērniem ar slitkalniņu, gan pieaugušajiem ar ledus mākslu, gan, protams, arī jauniešiem, kur būs paša kultūras programma. Lieliski strādājam. Šodien ir otrā diena. Mēs esam drusku izkavējušies, jo mums ir sarežģītāka konstrukcija kā parasti. Bet liekas, ka labi. Ir mīnusiņi, turās. Kas ir zipa konstrukcija? Mums pa vidu būs meitene, karaliene, un blakus būs divi sarunu suņi. Kompozīcija saucās Karaliene, un tā ideja ir par to brīnumzemi. Tā karaliene ir fantāzija brīnumzemē, un tā fantāzija ir tas, kas kā māksliniekiem palīdz radīt tās idejas un tās trakos darbus un iedvesmu. Laika apstākļi ir, pat dienu ir varbūt drusciņ saulītes traucē, bet mums ir lielisks nojumes. Uzklājumi kvēvi un saules stari tiek tā kā, aizsargājamies no saules stariem, lai ledus neklaisātu. Un forši, drusciņ pa nakti strādājam, tad ir augstāks. Šonakt bija ļoti labi, bija -5-6 grādi. Viss liels klīp. Darbs iet uz priekšu. Vakarā ir kaut kādas izklaides. Kādas? Vakardien bija uz muzeju, gāja uz Balto torni. Šogad ir slidošana. Un tad bija bowlings vienu vakaru. Bet tas bowling laikam mazāk gāja, jo bija salās skulptūriņas. Un tad visi tur ķimerējās un strādāja drusku vēlāk. Labi viss ir. Vēl priekšā 2 naktis. Parasti. Parši. Cerams, ka viss sanāks. Šogad interesanti, ka jumtiņi ir. Tas ir jauninājums. Man liekas, ka interesanti būs arī tagad visi aiz plēvēm strādā, un tad beigās noņems tās plēvas, un tad būs tāds, wow, kurš ir sataisīts. Tas arī tāds interesants. Nakts būs gara vai īsa. Viņa būs ar nelieliem mīnusiem. Darbīga. Cerību pilna, ka visu paspēsim, ka nekas nesagrūs. Un rītā to visu vērtēsim. Gan mēs, gan vakarā mūsu draugi rada paziņas. Tev man izkāpos. Visi ir apņēmības pilni pabeigt darbus, visi strādā, visi ir visu sasaldējuši, neskatoties uz mazliet siltiem laikapstākļiem. Viss notiek.